atrodamies Limbažos Rīgas ielā 28, kurā tiek demontēts akmens, kurš ir veltīts 26 varonīgajiem padomju jūrniekiem. Nedaudz atskats vēsturē. 1941. gada jūlija pirmajās dienās padomju karaspēks caur Limbažiem atkāpās uz Valmieras pusi, uz Ļeņingradas pusi, un vietējā vara vēlējās noturēt savu valdīšanu Limbažos, aicināja padomju jūrnieks palikt Limbažos un palīdzēt aizstāvēt padomu. Šajā laikā šie varonīgie padomju armijas karavīri veic represijas pret vietējiem iedzīvotājiem, tika nogalināti vietējie iedzīvotāji, arī nodokļu inspektors. Būtībā šie varoņi nodarbojās ar marodierismu un slepkavošanu. Ir jāņem vērā arī fakts, ka 14. jūnijā notika represijas pret limbažniekiem, kuri bija to 15 000 iedzīvotāju skaitā, kur tika izvest uz Sibiriju. Un vietējos iedzīvotājos tas radīja neiecietību pret okupācijas varu, tādēļ viņi ņēma rokā ieročus un devās cīņā pret padomju armijas jūrniekiem. Pēc demontāžas darbiem tiks veikta rekultivācija un tālāk tiks izveidots skvērs, kurā plīvos sarkanais karogs, kurš būs uzvilkts 18 metru augstā karoga mastā. Es gribētu aicināt arī citas pašvaldības demontēt un aizvākt šādas kulta vietas, jo mūsu jaunatnei ir jāaug patriotismu garā, lai mēs cienītu savu dzimteni, savu Latviju un lai mēs augtu savā garā stipri.